Pirms 12 gadiem, siltā pavasara diena, divi jaunieši garlaikojās online čatā jau pēc pirmajām frāzēm. Starp abiem uzliesmoja dzirks un abi nolēma satikties dzīvē. Mēs domājām būt tikai draugi un kopā pavadīt jautri laiku, taču pirmajā mirklī, kopš satikāmies, viss mainījās. Pirmais skatiens, pirmais kūps, pirmais pieskāriens, sirdīs uzliesmo un mēs esam vesels viens. Kā pulkstenis katru dienu sit 12 reizes, kā 12 zvaigznes debesīs spožamies, kā 12 mēneši katru gadu mies. Tā šodien svinam 12 gadus, kopš mūsu sirdis vienā ritmā sit. Pirmie gadi bija gan rožaini un skaisti, gan intrigām vīti, banāli un baisi. Pēc 4. gada viss strauji mainījās, kad mūsu ģimenē vēl viena sirsniņa parādījās. Tālāk jau sekoja gads pēc gada, kā seriāla sezonas, kurai nav ne sākuma, ne gala. Kā pulkstenis katru dienu sit 12 reizes, kā 12 zvaigznes debesīs spožamies, kā 12 mēneši katru gadu mies. Tā šodien svinam 12 gadus, kopš mūsu sirdis vienā ritmā sit. Laiks skrien ar vēja spārniem un jau 12 gadi, kopš esam viens otram. Tik daudz prieka un laimes, tik daudz rūpju un raizes, bet kopā viss pārvarēts kā niegs. Es atceros, draudzene reiz teica, salauz to neizmet, bet gan salabo. Tā met caur ērkšķiem un rozēm uz sauli un zvaigznēm, lai cik grumbuļains un raibs mūsu ceļš būtu klāts. Mēs esam viens otram no sākumā līdz galam, kā pulkstenis katru dienu sit 12 reizes, kā 12 zvaigznes debesīs spožamies, kā 12 mēneši katru gadu mies. Tā šodien svinam 12 gadus, kopš mūsu sirdis vienā ritmā sit. Paldies, mīļais, ka ienāci manā dzīvē. Paldies, ka pieņēmi Eniju un kļuvi par draugu. Paldies par Sofiju, mūsu mīlestību un jaukajiem mirkļiem, ko devi. Paldies par to, ka esi biji un būsi tikai man. Šī ir mūsu diemēn, mūsu stāsts, kas sākas šodien 12. maijā. Un es zinu, ka šis ir tikai sākums, viss skaistais vēl tikai priekšā. Kāds pulkstenis katru dienu